Tā, otrā diena. Pēc vakardienas tāds neliels sagurums. Mēs trakā kalna. Bet šodien izvēlējās tādu vieglāku maršrutu. Aiziesim pēc Melnajiem ezeriem. Apiesim riņķī. Jā, tur būs kāds maršruts vēl tā, ka bišķiņa apkārt augstāk. Tad ir uzkāpums kaut kur augstāk. Laiks tāds pats, saulains, smuks. Šodien gan vējš. Stiprāks ir nekā vakar, bet tā visumā baigi forša plāna. Lēnt un Gauja ieņēmuši labākās vietas jaunbūvē. Viņi sakot, šitie būs mans stalls tagad. Šīnī mēs nebijām, laikam mēs tur arī tālākajā bijām. Tas ir tas kaut kāds krustcels mums te. Tā mēs bišķi pamainījām maršrutu. Negājām pa taisno uz Melnajiem ezeriem, bet izdomājām vēl nedaudz pa kreisi 4 kilometru pieķert klāt un apiet nedaudz lielāku vīku riņķi līdz ezeriem. Galvenais, lai nobaigie kāpot. Saprast jau neko nevar. Man liekas, ir tas lācis. Domā? Es tā domāju. Varbūt. Mums vēl tur kaut kur jāiet. Tā no meža beidzot esam ārā tikuši. Palikuši mazās spriedītes tikai. Tātad atkal esam jau diezgan augsts, lai gan šodien vispār nebija domājuši kalnā kāpt nekur. Bet tu redzi? Tas būs skaists skats tūlītās. Vai uz priekšu turistām kraujē. Ir tomēr vērts uzkāpt un apbaudīt to kalnu skaistumu. Skaisti. Excellent. Jā. Tiešām skaisti. Reku tie iet augšā tur. Tas bija tikko. Tur tā trūks arī. Jā, jūs. Uzsprāja. Kur viņi ir? Reku augšā. Kur tu redz? Neredz, reku taisa šitā te. Divu kāp. Jā. Es ceru, ka mums tur vajag.
Jā, vakardien mēs bijām tur augšā. Un to taku mēs redzējām no apakš. Tur ir tā sarkanā būdiņa. Bet mēs tur neiesim. Un šitai te arī, jo te ir tāds kaut kāds šļūdons bijis ar akmeņu šķembām. Un mums jau tiek tur augšā ir. Nu, negribam riskēt un iet pāri. Tikai šis mūsu augstākais punkts, tagad griežamies apakaļ un ejam uz izējas punktu. Žēl, ka neiznācām pie to lietam, bet neko darīt. Tā te dalījās taks. Kaut kāds lielais lācis. Žuta grāda 2287. Un mazais lācis 2211. Bet, nu, tur es uzkāpju līdz turienai. Nē, es tur netiek pāri. Tā kā neko. Šitas izskatās pēc kaut kāda dinozauru skriemela mugura. Mierīgi. No kaut kurienes atnāca un aizgāja mierīgi.